Ekscelences, dāmas un kungi, biedri, draugi. Ir pagājuši 18 mēneši kopš ir nodibināta sabiedrība citai politikai. Varbūt kādam liekas jau mūžība, bet īstenībā tikai 18 mēneši. Un šajos 18 mēnešos mums ir izdevies paveikt daudzas labas lietas. Mums ir izdevušās tās lietas, par kurām sabiedrība citai politikai runāja tad, kad mums bija dibināšanas kongress. Tās lietas, kas ir rakstītas mūsu programmā. Vēl pirms 2 gadiem, es domāju, neviens nevarēja iedomāties, ka bagātiem būs jāmaksā vairāk. Ka būs vairāk jāmaksā par lepnajām villām, ka būs beidzot jāsāk maksāt nodokļi par tām dividendēm, kas tika notriektas jautrās ballītēs. Mēs ar saviem 2, jau 3 deputātiem Saeimā esam iesnieguši labus priekšlikumus, un jau dienas kārtības galvenais jautājums ir, vai tiešām taisnība ir partijai sabiedrība citai politikai par to, ka krīzes smagums jāuzņems bagātajiem. Pirms 2 gadiem tas nebūtu bijis iespējams. Es varu atcerēties arī citus svarīgus balsojumus, kas mums ir bijuši Saeimā. Lai kā mums nebūtu gājis reformas gaitā, Jaunslēņa kungs te ir zālē, bet toreiz es solīju, ka nauda plūdīs uz novadiem. Mums izdevās panākt vai vismaz piedalīties izšķirīgajos balsojumos Saeimā, kas skāra naudas piešķiršanu novados. Un tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi arī tiem mūsu pašvaldību deputātiem, kas pirmo reizi šo pēdējo 18 mēnešu laikā pirmo reizi Latvijā ir ievēlēti pašvaldībās. Es domāju, lai kas nebūtu noticis Latvijā pēdējo 18 mēnešu laikā, bet ir vismaz 3 lietas, kas paliks vēsturē. Es esmu pārliecināts, ka vēsturē paliks referendums par pensijām, kurā mēs prasījām 87 miljonus latu pensionāriem. Mēs piespiedām Godmaņu valdību iedot 80 miljonus. 80 miljonus kā piemaksas pie pensijām par vecumu, par darba stāžu. Jā, mēs toreiz iztērējām 128 000 latu, lai šīs piemaksas panāktu. Bet mūsu vecākiem, mūsu vecvecākiem mēs esam panākuši 80 miljonu latu pielikumu. Un toreiz mūs apsaukāja. Mūs saukāja par populistiem. Teica, ka naudas nesot budžetā. Bet kā ir izrādījies? Pēdējo pāris gadu laikā ir izdevies ierobežot nelietderīgos tēriņus valsts pārvaldē par vairākiem desmitiem, es pat teiktu 100 miljonu latu. Un to, starp citu, ir paveikusi arī šī Valda Dombrovska vadītā valdība. Nauda ir. Tas, ko mēs prasījām, ir taisnīga pārdale par labu tiem, kuriem vispirms ir tiesības sagaidīt palīdzību no valsts, mūsu vecākiem, vecvecākiem un mūsu bērniem. Jau 2008. gada 6. jūnijā, es atceros toreiz Gatis Kokins, žurnālistiem stāstīja, ka sabiedrība citai politikai piedāvā ierobežot administratīvos tēriņus par 22,7%. Toreiz par mums smējās. Tad Karīna Korna uzrakstīja pieteikumu pat Satversmes tiesā par vadības līgumu atcelšanu. Tikai tad, kad bija pilnīgi skaidrs, ka Godmaņa valdība šo tiesas prāvu zaudēs, vadības līgumi tika atcelti. Pat šodien
Par spīti visām ekonomiskajām grūtībām sociālās apdrošināšanas budžetā nav deficīta. Tā tur nav. Šobrīd no sociālās apdrošināšanas budžeta tiek maksāti vairāki maksājumi, kuri būtu jāmaksā no pamatbudžeta. Ir skaidrs, ka vidējā termiņā mums būs nepieciešams veikt izmaiņas sociālās apdrošināšanas sistēmā. Bet ir arī pilnīgi skaidrs, ka mums bija taisnība visus šos 2 gadus, kad mēs cīnījāmies par pensijām. Vakar man zvanīja Aina Vērzes kundze, Latvijas pensionāru federācijas vadītāja, un izteica visdziļāko atzinību sabiedrībai citai politikai par to, ka mums izdevās gan šo naudu izcīnīt, gan arī nosargāt Satversmes tiesā. Un šoreiz mēs pat netērējām naudu. Mēs ar Karīnu Kornu kopā uzrakstījām pieteikumu Satversmes tiesai, un mēs sev panācām. Mēs sev panācām kopā ar tiem pensionāru tūkstošiem, kas šo prasību tiesā iesniedza. Es gribētu atgādināt vēl vienu datumu, 13. janvāri. Stāsts par vienotību pirmo reizi bija 13. janvārī. Jau toreiz mums bija skaidrs, ka katrs atsevišķi, vai tās būtu arotbiedrības, un te ir Pēters Krīgers un Valdis Kērs zālē, vai tas būtu māmiņu klubs, vai tie būtu zemnieki, vai tie būtu daudzi citi sabiedrības grupu pārstāvi, viņi vieni paši nevar izcīnīt savu taisnīgo lietu. Tāpēc ir vajadzīga solidaritāte. Un es esmu pārliecināts, ka politisko partiju apvienība, vienotība ir solis pareizajā virzienā. Mums atliek piepulcināt vēl tos cilvēkus, kuriem ir svarīga Latvija kā valsts, godīgus, kompetentus un talantīgus cilvēkus. Draugi, šajās dienās mēs visi pamatoti lepojamies par mūsu olimpiešu startu. Mēs esam lepni par brāļiem Dukuriem un par brāļiem Šiciem. Mēs abrīnojam to izturību, pašaizliedzību un smago darbu, ko parādījušas viņu ģimenes. Bet tas izskatījās simboliski. Tas izskatījās līdzīgi tam, kas ir noticis ar mūsu valsti. Mēs esam pēdējos gados parādījuši, ka spējam būt pasaules čempioni straujā nobraucienā no kalna uz leju. Vai no ar galvu pa priekšu, vai ar kājām pa priekšu, bet uz leju. Tas var priecēt trasē, bet tas neder mūsu valstī. Mums ir jākāpja atpakaļ virsotnē. Mēs to varam, un mēs to izdarīsim. Ir pēdējais brīdis to izdarīt.